Mēs ejam karot pēc visiem kariem. Mēs meklējam gaismu, kas ir atgūstama no pagātnes dzīlēm. Vēl viens cēs spēka vīrs, kas sardzams pāri miglām, ir Rotkalis Daumans Kalniņš. Daumans pat laban īsteno kultūras ministrijas atbalstīto ieceri izvērst seno rotu kalšanu, izveidot seno rotu kalvi un apmācīt šai mākā jauniešus. Senās rotas no seniem kaplaukiem jau apgrošo dzīvi cēsīs. Es pat brīnos, kā seno meistaru roku kustības, seno meistaru domu vibrācijas atkārtojas viņa pirkstos un rada jaunu, mūsdienīgu realitāti. Kultūra process turpinās Daumanta kultūra projektā. Un grūti pat pateikt, vai šīs mūsdienas sievietes rotā pagātnes mākslinieks vai mūsdienu mākslinieks. Bet viens ir skaidrs. Latviešu skaits nav mainījies 2 gadsimtus, un arī tas jau ir daudz. Raugoties Daumanta āmura drošajos klaudzienos, nāk prātā frāze, ko viņš teica savulaik, dibinoties Cēsu tautas frontes nodaļai. No bailīgas svilpes, drosmīgu svilpienu nesagaidīsi,